Jā. Nu, tad par to dvēseli runājot tā, teiksim, es novienkāršošu to līdz tādam cilvēku līmenim, ka cilvēks saka, nu, kad nomirst, tad viņu no ķermeņa atdalās, kā cilvēks stāsta, atdalās kā dvēseli. Jā, tā ir tā dvēseles daļa, kas atdalās, kad cilvēks nomirst. Bet tajā pašā laikā, kad cilvēks dzīvo, dvēseli dzīvo neatkarīgi no viņa arī savu dzīvi. Tikai mūs veino šī saikne, ja? Tātad tā ir informatīvā saikne. Tā būtu saprotams. Tā ir maza daļiņa, ko mēs arī sevī nesam, bet tajā pašā tāpēc stāstu. To, ka apskatoties dvēseles, nenozīmē, ka tā, kamēr mēs dzīvojam, dvēsele kaut kur karājās. Jo viņai notiek arī savas darbības, sava dzīve, viss notiek. Vienkārši notiek šī informatīva apmaiņa. Ka mēs cilvēks kaut ko daram, izprotam, kad mēs palīdzam tai dvēselē attīstīties. Tātad viņa var, teiksim, attīstīties un līdz ar to... Mēs kaut kādu katalizātoru. Jā, tieši tā. Jā, cilvēks ir tas pats galvenais šobrīd ir tas, ka nonākuši līdz tādam, lai cilvēks saprast to, ka mēs cilvēki paši mainām daudz ko. Tātad notikums, kas ir šeit uz zemes un kas notikums, kas ir tur visumā un ļoti daudzos plānos. Tā ir tā pati galvenā doma. Lai būtu arī saprotams, kur tad viņi īsti atrodas, tad ir tā, ka cilvēkam ir fiziskais ķermenis un visi ir dzirdējuši arī vārdu čakras, ja? Tātad katram cilvēkam ir 7 pamatčakras, ja? Tātad katra čakra atrodas, dvēseles čakra atrodas šeit, ko mēs saucam par sirds rajonu. Tātad tur arī, tā kā es eju skatīties dvēseles, tad turienes arī atrod šo informāciju. Tas ir šī sirdsbalss, ir dvēsele, ja, kādu kurš nosauc, bet principā tas atrodas sirds čakras rajonā. Tad, kas ir tie? Es domāju, nekas vērts. Nē, suns ir augšā. Jā, tā kā tā ir tā pamata doma. Izstāstīt par to, kad no kurienes tā dvēsele un kā tur radās, tas varbūt šobrīd pat īstenībā nav tik būtiski. Vairāk ir tā doma par to, ka izstāstīt to, ka dvēseles ir sākotnēji, viņas visas ir nākuši no kaut kādas mazas substances un veidojušos. Šobrīd ir tā, tāpēc arī mēģināšu izstādām ievadam šajā lekcijā stāstīšu nedaudz ievads to, ka dvēseles var būt dažādas. Ja? Tātad ir zemes dvēseles, ja, kas ir zemes dvēseles nozīmē, ka viņi nedzīvo šajā dimensijā. Viņi dzīvo nedaudz augstākā dimensijā. Un līdz ar to tur var būt ļoti dažādas dvēseles, sākot no stihiju dvēselēm, tās ir zeme, gaisa, ūdens, uguns. Un ļoti daudz arī atvesināti. Daudz dzirdējuši noteikti tādiem rūķiem, elfiem, gobliniem, tie ir kā pasaka tā, bet patiesībā tie ir reāls būtnes, kuras dzīvo zemes dvēseli pasaulē. Tas ir viens, ja? Tad ir arī uz citām planētām. Ir dzīvība, eksistence, tur viss notiek neatkarīgi no tā, ka mēs šeit šī mūsu 3D formātā, kurā mēs dzīvojam, mēs viņus neredzam, aizbraucot uz Marsu, tur nekā nav. It kā tur neviens nedzīvo, bet īstenībā tur viss notiek, tikai mēs viņus neredzam. Jo mūsu ierobežotā redze uztveres to neļauj saskatīt. Un līdz ar to tā sekojuši uz augšu, tad uz katras ir saules sistēma, uz saules dzīvo, daudz zvaigznājos, uz citām planētām, galaktikām. Daudz, kur visi dzīvo. Visu laiku kaut kas notiek, un tur ir apdzīvotība pārpildi. Tikai mēs viņu šobrīd neredzam, jo mūsu ierobežotais apziņa, mūsu ierobežotājs redzējums to neļauj saskatīt. Tas ir man tagad jautājums, varbūt ir kaut kāds jautājums, ko es tādu runājot, un kaut ko kāds vispār ir palaids garām. Valentīna, varbūt tev ir jautājums? Nav varbūt beigām būs. Nav nekāda tāda jautājuma. Galvenais, lai es saprotu, kur tā dvēsele atradās, ja? Jūs saprotat, ka viņa atradās šeit, un tātad visas dzīves laikā viņa arī... Jā, viņa atrodas šeit atrodas, tad tajā pašā laikā tā ir saikne, šī te čakra ir šī te saikne to dvēseli, ja? Tas ir saprotams, ja, ka viņa šeit nekur tev blakus nekarājās, ja? Viņa tur ir iekšā, ja? Vienkārši tā stāstu. Par dvēselēm ir tā, ka es ilgi domāju vispār kā lai to visu pastāsta, jo ir tā, kad es sākšu stāstīt kaut kādu vienu tur vēstures daļu, tad ir ļoti grūti, jo ļoti daudz atzarojumi par dvēselēm. Bet galvenais es to gribu pastāstīt, kādu to dvēseli vajag pielietot šajā dzīvē. Galvenais uzdevums, to es arī minēju iepriekšējā reizītē, kad mums ir jāiemācās dzīvot ar to dvēseles balsi, ar to sirds balsi. Kad cilvēks saka, es no sirds jūtu, ja, ka tā ir tā sirds balss ierunājās. Ja. Pārsvarā es jau teicu, ka mēs dzīvojam nedaudz savādāk, ka mēs dzīvojam ar savām emocijām,
Un mēs valdam pār dzīvi ar emocijām. Mums jāiemācās ir sadarboties ar savu dvēseli, ar savu sirds balsi. Un tāpēc ir ļoti būtiski viņš saprast, kur tad viņi atrodas un ko tad viņi īsti darīt. Tas ir pats galvenais, ko es vispār, kāpēc es izdomāju šo lekciju stāstīt par dvēselēm, lai būtu tā izpratne, kam tad viņi ir vajadzīga. Jā, nu tā. Tagad es nevaru saprast, pagaidiet, es nevaru izdomāt tā, lai man izstāstītu, jo es biju domājis, ka es kaut ko baigi gudru stāstīšu, bet tagad nesanāk nekas gudrus. Jā, par dvēselisko plānu, ko mēs varam pastāstīt. Varbūt ir kādam jautājums, jūs teikt, nevar saprast, no kura galā sākt. Varbūt ir kādam kāds jautājums vispār par kaut ko, vai... No sākuma. No sākuma, ja? No sākuma. Kā radās dvēseli? No kuriem? Kā radās dvēseli? Īsumā, kā radās dvēseli. Tātad, dvēsele radās, tātad, visa tā attīstība sākās no augšas uz leju. Tātad, dvēsele radās no, principā, no mūsu radītāja. Radītājs, kā es iepriekš stāstīju, viņš sadalījies entās puteklīšos, un tās ir dvēseles. Katrs puteklīts mēs esam, principā, tikai mēs esam laika attīstījušies. Es varu minēt to, kā es arī minēju iepriekšējā reizi. Tas ir tāpat, ka mums saprotams, kā tā dvēsele attīstās. Tas tāpatās, ja laboratorijā rada kaut kādu, nezinu, pieņemsim vīrusu, kaut kādu baktēriju, kamēr tā baktērija mēģinē, tikmēr viņi ir tādi, kādi viņi ir. Līdz ko atver to mēģina vaļā un palaiž šo baktēriju, tiksim, gaisā, tad arī brīva, nu tā kā daudz rada mākslīgas slimības, viņas palaiž gaisā, ja? Un tad jau skatās, kas tur notiek. Tāpat ar būtību ar mums, ka mēs izējām izplatījumā, mēs sākam savākties, mums notiek miedarbība. Tāpat kā tam tai baktērijai pa gaisu iedarbojās zeme, gaisa, ūdens, uguns, ja? Un viņi sāk mutēties, viņi sāk, nu, teiksim, adaptēties vidē, kurā viņi ir izlaist, un viņi sāk mainīt savu struktūru. Un tas tāpat kā, kāpēc ņem tā pa piemēru vīrusu, man liekas, ka vieglāk saprast, tāpēc, kad cilvēks saka, pieņemsim tā pašu rotavīrusu, ja? Mēģināja, viņš bija rotavīrus, ja? Palaižot vaļā, ejot laikā, pēc mēneša tas rotavīrus ir pārālis pilnīgi citā jau stadijā, un tas vairs nav rotavīrus. Sākotnēji viņš ir rotavīrus, bet viņš ir apaudzis ar tik lielu informāciju, viņš jau vēl adaptējies vidē, iemācījies izdzīvot, ja? Un viņš jau pavisam citu struktūru iekūst. Tad es saku, ja cilvēkam ir paliek, nu, nezinu, vēdergrēs un izdarz, ka bija rotavīrus, bet īstenībā tas jau vairs nav rotavīrus, ja? Nu, es kā piemēram. Tāpat notiek šīs tad dvēselēm, ka viņas sāk šo te puteklīšu stadiju, tad viņas miedarboties ar kosmiskām enerģijām, savstarpēji viņas savalkās kopā, viņi atgrūžas, notiek šī evolūcija. Viņi sāk miedarboties savā starpā un līdz ar to viņi pāraug, mutējās, pārtop par kaut ko lielu vai mazāku. Ja, teiksim, ir kaut kādas tie puteklīši, kas savalkās kopā, rada kaut kādu lielu citu organismu. Tās, principā, ir tās dvēseles. Līdz ar to ir tā, ka tas arī piedara pie šīs evolūcijas sākuma, kad veidojās šie zvaigznāji un galaktikas, tāpat šīs planētas. Tad jāsaprot to, ka ja viena planēta, tas arī ir viens milzīgs organisms, kurā iekšā ir vēl daudz citi organismi, ja? Un tāpat ar šīm dvēselēm ir. Jo es arī stāstu to, lai jāsaprot to, ka būs kāds, kurš būs dvēselē kaut kāds būtnīta maziņa, ja? Un kāds būs kaut kas ļoti milzīgs kosmisks objekts. Ja? Tāpēc nav jāsaprot to, kāpēc ir tā. Tāpēc, kad tā ir attīstībā, viņš ir tādus formu sev iegūs. Viņš var būt planēta, cilvēka dvēsele var būt arī planēta, un cilvēka dvēsele var būt arī... Kaķis. Jā, viņiem ir kaķis, jā. Kaķis, jā, nu kaķis citā plānā, ja. Tāpēc tas nav tā viennozīmīgi, kad visi ir vienādi. Vienkārši katrs ir savā stadijā ir attīstījies. Un jautājums, cik tālu viņš ir attīstījies un kur viņš šobrīd atrodas. Tā tas arī notiek. Tātad sākumā visi bija vienlīdzīgi. Bija tikai viena daudz puteklīši, kuri savilkās kopā, miedarbojās ar kaut ko citu un tātad veidojās sākās šī evolūcija. Tāpat ar, kā es teicu par to bacilu, kurš palaiž gaisā, viņš pārtop par kaut ko citu un beigās apaug un beigās Vancīs zina, kas tur beigās sanāk. To neviens nezina, tāpēc mēs arī eksperimentējam, ja? Tikai laboratorijās. Ja? Kādam mēs arī varbūt esam tikai laboratorijā, kur pastāv, pasties kā ķiņķēziņi te attīstījās, un viņi vēl kaut ko paši izdomājuši. Ja?
Nu, tad skatīsimies to, ka mēs neesam beigās, teiksim, beigās pasaules nams, bet kas ir mūsu tas plus, ka mēs varam paši arī daudz ko nodeikt. Ja mēs saslēdzamies ar šo veselisko plānu sākotnēji, ja, tad mēs arī paši varam klausīties to, kas īsti mums ir jādara un ko mums īsti vajag. Mēs jau domājam, teiksim, arī dzīvē, ka man vajag šito un to, es gribu šitā un tā, bet principā tas jau, ja tas neiet kopā ar mūsu šo veselisko plānu, ja, lai mūsu vesela attīstītos augstāk, ja, vesela attīstās ne ar to, ka viņi vienkārši miedarbojas. Šeit ir saslēgums tas, ka ir dvēsele, un pēc tam dvēseles attīstījās, un tad radīja šos te cilvēkus. Un tagad ir tā, ka cilvēks ir tas, kurš nosaka šo te, ka cilvēkam nāk izpratne jauna par kaut kādām lietām, tad viņš palīdz tai dvēselē transformēties, ja mutēties, pārmainīties. Tik daudz sapratu, lai nav tā, ka es saraustītu stāstu, jo es jau pasti saprotu, man liekas, ka viņš pašsaprotam, ja? Tad tā galvenā doma ir, ka mēs šobrīd esam tie situācijas noteicēji, ja? Bet tajā pašā laikā ir, protams, jāsaprot to, ka jebkurā gadījumā nav viss tikai plus zīme, ja? Ja mums būtu viss ideāli, tad mēs, es pieļauju, būtu kaut kādā stadijā iesprūduši un vispār mums nebūtu nekādas vēlmes tendences attīstīties. Jo ir tā, jo vairāk ir šķēršļi, kaut kādas nianses, tad cilvēks domā arī variants, kā no viņiem, teiksim, iziet, kā atrast risinājumus, un līdz ar to tas cilvēks arī attīstās. Attīst to savu, mēs uztveram to ar savu domāšanu apziņu. Tā, protams, ir, ja? Es Valentīns skatās, ja? Tā bailes, ka līdz noteiktai robežai, bet tu vari, no bailēm tu kaut ko vari izdarīt, ko tu parasti nevari, bet jau, ka pa daudz tas... Jā, es vienkārši stāstu par to, kā tā attīstība notiek tad, ja vienkārši viss ir ideāli, un tāpat kā cilvēkam, ja viņš dzīvo, viņam ir ideāla ģimene, ideāli, nezinu, attiecības, ideāli bērni, ideāli māja, viss ir ideāli. Tātad viņš uzskata, ka viņš ir sasniedzis savu augstāko punktu, vairāk nav kur tiekties. Bet nav tāds vārds, ka nav kur tiekties, vienmēr ir kur tiekties, jo tu tā, šeit kā cilvēks, tu domā, ka tu esi sasniedzis kaut kādu faktu pilnību, bet tās ir taustāmas lietas, tās netaustāmās lietas, tā ir tā pilnība, tā ir apziņa, ka mēs iegūstam jaunu izpratni, savādāk skatāmies uz dzīvi, ja, kaut kādām tām pašām lietām. Tā ir tā apziņa aug nevis no tā, cik mēs esam nopelnījuši, cik mēs esam nopirkuši, ja, bet to, kā mēs izprotam daudz dzīves procesus, ja. Kāpēc dzīvē notiek tā, kāpēc notiek šādi, ja. Tāda vairāk izpratni, tā ir tā apziņa. Kad mūsu tā apziņa aug, tad arī mēs tai dvēselē palīdzam augt un attīstīties un palīdzam viņai transformēties, ja pārveidoties augstākās vibrācijās. Nav tā, ja tu esi iesprūdis, ja, kaut kur, ja, un tev tur no augšas, kad iedod kaut kādu spērienu, ja, ka tu tur atmosties, ja, un sāc kaut ko tur redzēt vai saprast, vai tiekties kaut ko tā. Arī tā, jo, protams, ka nav tā, ka visiem ir vienlīdzīgs kaut kāds scenārijs, bet tā galvenā doma, bet tieši tā, ja cilvēks ir iesprūdis, viņš nekur netiek tālāk uz priekšu, tad ir, vai viņš gluži pretēji spītīgi uzskata, ka viņam šādi te jādzīvo, viņš domā vispareizāk, ja? Šis saucamais augšas, ja tas ir šajā gadījumā sākotnēji šī dvēsele, kas saka, man vajag attīstību, man vajag augt, es arī esmu iesprūdus, ja? Un tā viņa vienkārši sanāk tā, viņa dod spērienu, bet tās spēriens nav tā, ka viņa neizlēm ārā un neiedod priekšā. Tas notiek caur situācijām dzīvē. Atnāk cilvēks, viens atnāk tev iedod pa seju, pieņemsim, ja? Vienam kaut kas ir veselība, vienam nozog mašīna, ja? Tas ir tas, lai cilvēks vienkārši apstātos un padomātu, ko viņš ir palaidis garām, vai kur viņam ir jāiet uz priekšu, ja? Tas notiek tā, visums darbojas caur cilvēkiem, tātad, ja kura lieta laba vai slikta, iet caur cilvēkiem. Ja notiek kaut kas slikts, tas nenozīmē to, ka viņš ir iebrekls, viņš tagad šitā izdarīja, bet vienkārši ir kaut kāda situācija sakritība, ka viņam tajā brīdī vajadzēja tev kaut kādu rupību pateikt, ja? Vai gluži pretēji vajadzēja notikt tā, kaut kādām nepazīstam vīrietiem vajadzēja, nezinu, nozaukt mašīnu, ja? Tas ir, principā, tas slikta lieta, ja? Bet vienkārši viņš varbūt pēc savas būtības ir zāgals, bet viņš vienkārši tika apsūtīts, viņam apmēram nodeva informāciju tā, tev jāaiziet, jānozag tieši šitā mašīna, viņš jau to nezina, viņš to dara vienkārši automātiski, bet viņam atnāk informācija, ka tieši tur tajā ielā jānozag ir mašīna, un tad līdz ar to tā tas arī notiek. Un ar tām dvēselēm ir tieši tā, viņi dod vienkārši šo te informāciju, kad tas cilvēks ir iesprūdis, jo dvēselē, kas ir dvēselē, ir vajadzīga šī cilvēka izpratne.
Viņi nevar attīstīties, ja cilvēks ir iesprūdis vai spītīgi turās pie tā, kur viņš ir, tad ir tā, kā ir. Tad dvēsele netiek uz priekšu, viņai vajag to spērienu. Un lai viņi dabūtu to savu attīstību, viņa nāks iespārdīt cilvēku savu, ja? Nu, tā tas arī notiek. Jā, jāmācās izpildīt. Jā, nu tieši tā, un tāpēc saka, tās jaunas izpildes. Nu, par to es runāju, Alģori pareizi uzdevāt, un tāpēc ir tā, ka mums piespēlē kaut kādas foršas dzīves perifērijas, ja? Tas mums liek domāt, ko tad mēs īsti esam palaiduši garām, kas mums īsti ir, tā izpratne, lai mums būtu rastos, ja? Mēs sākam aizdomāties, ka tā, man nozag mašīnu. Protams, pirmā doma, kurš maika bija tas vainīgais, viņu jānoķer, jāsoda, jāieliek cietumā, nu tad kas kuram galvā ienāk, ja? Bet tajā pašā laikā, vai mēs pašiem, es pieļauju to, ka varbūt tagad ir noteikti daudz vairāk cilvēku, kas aizdomās, kāpēc ir šāda situācija radusies, bet lielākā daļa cilvēku uzreiz meklē, kurš ir vainīgais. Ja nevis kāpēc šī situācija radās, bet kurš ir vainīgs. Un šobrīd ir tā, ka ir jāiemāc cilvēkiem par to, ka ja kaut kas notiek šāds negatīvs notikums dzīvē, tad vienkārši ir jāsāk domāt, kāpēc tas man, ko es tādu izdarījis, ka man tā nozag mašīna, bet doma tāda, kāds ir tas ziņojums, kāpēc tas notika. Tas nozīmē, tu varbūt esi pārāk iestrēdzis uz savām mantiskām lietām, sēžas un neko nedara. Tātad tagad vajag bišķiņ padomāt, kā saka, papuķīt smadzenes, ja, lai aizdomātos, ko var dzīvē savādāk darīt. Ja. Un tas ir viens notikums, ir ļoti daudz dažādu. Pārstāvis sāpīgākie tie, kad sit pa veselību. Tas ir ļoti sāpīgi, un tad ir vislielākais blieziens, un tad ir tā, vai nu cilvēks atver acis un saka, jā, es sapratu, vai nu cilvēks tā arī beidz dzīvi, viņš pasaka, es tā neko nesapratu. Un tad, principā, ļoti bieži vien ir vai nu diezgan smags tas iznākums, vai nu letāls. Tā tas diemžēl ir, bet bieži vien arī tā, ka, lai vai kā cilvēki tur spīdzina līdz kādam, lai viņš saprast, tāpēc ir šīs, teiksim, slimības ļoti lielās tur, teiksim, stadijās, ka vēlkās ilgstoši gadiem vienkārši vajag saprast, ko tad darīt. Bet, tas tagad mēs esam nedaudz gudrāki, bet daudz gadus apakaļ es par to nedomāju. Vienkārši tā ir, nezinu, mana karma, ja, tad tas ir mans uzdevums, tātad man ar šo ir jāsadzīvo, tad cilvēks absolūti netaisās risināt. Viņš ir pieņēmis to kā esošu faktu, variantu citu nav. Ir tikai tā, teiksim, kas ir šajos laikos ir tas jauns, ka mēs varam atrast cēloni, un mēs varam atrisināt šo te problēmu. Protams, jautājums ir, cik viņa dziļi jau ir. Ja viņi pavisam dziļi, tad attiecīgi mēs to risinājam, ir visāds, kas skaitās veselību. Ja ir notikusi kaut kas traģisks un ir kaut kas nogriezts noraus, viņi klāt nepieaugs. Vienkārši tā ir ļoti, tāksim, cilvēks citādāk nesaprat, tā vienkārši vajadzēja mācību, ja. Tajā pašā laikā ir, kad par to dvēselisko plānu arī piedzimstot šeit uz zemes, dvēselē, protams, ir plāns, ko viņai vajadzētu sasniegt uz savā līmenī, ko viņai vajag panākt, viņai vajag transformēties uz to un to, viņa grib attīstībā augt, kā es teicu par tiem radītājiem jau visam, un caur to dvēseli notiek, protams, notiek šis te saskaņotais līgums, jeb, ko mēs sākam par dzīves ceļu, ka mēs piedzimst, mums ir horoskops, ja, un tās ir pietur vietas, kas mums dzīvē jādara, bet, protams, arī horoskopos, kas astrologāts arī pasaka, tas ir tās astes, ko mēs velkam no iepriekšējām dzīvēm, līdz, lai mēs kaut ko labotu, jo cilvēks jau nav tikai, ka viņš tikai dara visu uz priekšu, ļoti bieži cilvēki būs pretēji savā dzīvē, nevis kaut ko izlabo, bet sadara vēl kaut ko briesmīgāku. Un tā problēma izaugus vēl lielāk, viņš tajā dzīvē neatrasina, nākamā dzīvē viņš piedzīvst kā balta lapa, jā, bet viņam nāk čemodāns ar CV. Ko viņš ir darījis iepriekš, tikai viņš to nezina, ja? Un tad dzīve iznāk tāda, kāda viņa ir, ja? Kāpēc es piedzīvu tādā ģimenē, kāpēc man ir tādas, teiksim, līdz tādam dziļam izdomā, kurā ģimenē, kāpēc cilvēks būs, nezinu, tievs, apaļš, garš un tādā garā, ja? Kāpēc viņš strādās tādā un tādā darbā, lai viņš, tātad, man vajag saprast to, ka tai dvēselē vajag, lai viņa panāktu to savu. Kā tas liekas, varbūt tajā pašā laikā, jā, baigi forši, es te cilvēks, padomā, baigi forši, es te cīnos, tai dvēselē redzēties vajag šitā, ja? Mēs esmu pats par sevis pats var izdomāt, es negribu, varbūt es nemaz negribu, man vienalga, ko tā dvēsele to darīs. Tā ir mūsu egoismu izpausme, jo patiesībā dvēsele ir daļa no mums, tāpat kā roka un kāja, ja mums pateiksim, ka man nepatīk, ko tā labā roka dara, tad mēs viņu nocirtīsim, nebūs problēma. Tāpat ar to dvēseli, ka tas nenozīmē, ja mēs skaidri nezinām,
un neredzam to dvēseli, tas nozīmē, ka viņa neeksistē. Viņa eksistē, un tā ir daļa no mums, un viņa prasa to savu artavu, ko mums jāieliek to savu artavu, lai mēs paši sevi sasniegtu. Vienkārši tas, ka šos te entās dzīves, mēs vienkārši to nezinām, neatcerējamies, vienkārši dzīvojam, kā tumsonī. Mēs piedzimām, nodzīvām to dzīvi, beidzās kā beidzās, bija kā bija, nomira, tagad dzimstam jau atkal viss ir piedzimts, mēs esam aizmirsuši, ko mēs tur darījām, un atkal sākam visu no jā. Bet, jebkurā gadījumā piedzimstot, mums tas CV nāk līdz jautājums, cik kuram viņš ir garš un kas tur tajā CV ierakst. Tāpat kā mēs ejam uz darbu, to, ko mēs iepriekš darījām, ar tādu CV mēs ejam. Var jau piegudrot klāt, bet, realitātē, ja vajadzēs darīt to, ko mēs neesam darījuši, tad to arī vienkārši var ļoti labi pamanīt. Un līdz ar to tas ir par šo te dvēseli, lai vajadzētu saprast to, ka dvēseli ir daļa no mums, un mēs no viņas neaizbēgsim. Mēs nevaram aizbēgt paši no sevis. Un tas dvēseliskais plāns šobrīd vienkārši ļoti intensīvi iedarbojas uz mums. Nenozīmē, ka viņš agrāk nav iedarbojies. Agrāk bija vairāk tas, ka mums ļāva vienkārši mēģināt kaut ko, bet sapratu to, ka līdz tam periodam, ko es minēju, 2012. gads, kad dvēselēm vajag attīstīties līdz tādai stadijā, bet reāli viņas nav attīstījušās, ja? Ir kaut kāds, kurš ir aizlikuši, un ir tādi, kas ir palikuši tādā iedīgļu stadijā, ja? Bet reāli mums vajag savākties kopumā. Visiem mums jāiet ir daudz maz, vienlīdzīgi nekad nebūs, bet jābūt ir kaut kādai robežai, kurai jāsasniedz visi, nevis tā, ka kaut kādi, 12 daļas ir tur, pārējās 80 daļas ir tur, ja? Tad vienkārši nenotiek šī te attīstība. Svara kauss nav vienlīdzīgs. Un tāpēc ir tā, ka tās ļoti daudzos gadsimtus, kur mēs dzīvojam tumsonībā, kad nekas nebija, cilvēki dzīvoja, viss bija forši un nenotika attīstība. Tāpēc ir tā, ka pēdējo šo 50 gadu laikā ir notikuši šie, kas sapratuši to, ka jābūt ir kaut kādam grūdienam, lai attīstītos tā cilvēka apziņa pamostos. Un tad ir tāpēc ir tās tehnoloģijas, ja, ir vairāk.